Tu var, saucās kurmīši, bet diez vai jūs tas zemi rokat, kaut ko citu darat, vai ne? Nerokam tikai, jā, audzējam. Mēs audzējam ārstniecības augus jau 30 gadus un ap 40 dažādiem veidiem. Mūsu tējas nonāk gan veikalos, gan tieši pie patērētājiem, gan aptiekās. Tu pirms 30 gadiem, kā var ienākt prātā, ka es stādīšu nevis bietes, bet ārstniecības augus? Kā var ienākt prātā, ka tā ir labāk nekā to, ko vispār stāda? Jā, tajā laikā jau vēl tirgus nebija nostabilizējies un, piemēram, ja pienu slauci jau arī bija grūti pārdot, ātri saskāba, bet ar tējām bija saistība jau no agrākiem laikiem, kad arī aptiekām vācām. Un es zināju, ja tēju izkautē, tad viņu var tirgot 2 gadus. Viņa nesabojājas? Viņa nebojājas, un tāpēc tas tāds ilglaicīgs projekts, kas jau velks tiešām labu laiku. Viņš arī Krievu laikos taču arī bija kaut kā tā tēju vākšana, varēja nodot aptiekās. Baigi daudz nopelnīt nevarēja, bet kaut ko varēja. Katrā aptiekā bija pavasarī saraksts ar tējām, kuras iepirka, un atceros, visdārgākā bija rudzupuķe, ziedlapas. 25 rubļi kilogramā. Sausas, jā, likās, kas te 5 kilogrami savāc, nodot, un jau mopēds ar mopēdu var braukt mājās. Un vēl bišķi jums kas jāvai sanāk jau. Nu jā, bet kilogramu savākt, protams, tur vajadzēja hektāru rudu izmīdīt. Izbradāt tā, ka tur bez maiza nevar. Jau brigadieri nebija priecīgi. Dažādi augi. Tas ir visiem nosaukums latīniskos, zini? Nē, latīniskos visiem nezinu, un citreiz arī jūk tāpat nosaukumi, jo ir gan angliskie, gan krieviskie, gan sadzīves nosaukumi. Vēl sadzīves tautas nosaukumi, un tagad kā tāds jaunums, ka nepārāk labskanīgs, jā, bet smerdeli audzējam. Smerdelis. Tas visiem skaidrs, kas tas ir. To pat neredzot neko ar degunu var atrast. Jā, to ar degunu var arī pa nakti atrast. Tumsā. Un pēc brillēm. Kas tas tāds ir pa augu? Tas ir Latgalē iecienīts garšaugs pie asinsdesām. Ja grib tādu riktīgu smeķi Latgales asinsdesai sajust, tad vajag smerdeli vai pie mums sauc smerška. Bet kas tas ir paugiņš, kaut kādā citā nosaukumā arī pazīstams? Tā ir matēnā sievmetra, ja apskatās Latvijas daba LV, dabas datos var atrast. Tur ir būtībā tajā dabā, un mēs jau katrs atceramies kaut kādas tējas no bērnības, ko tur kaut kāds, nezinu, vecā māma lasīja. Viņu ir vairāk, un katrā novadā ir citas. Ko es zinu par kaut kāds piparmētrs, liepziedi, kaut kāda gaļbiksītes, vai kā viņas ir, ko vēl cilvēki? Kumelīte, asinzāle, raudene, vērmele, vārpata un visas pārējās nezāles. Jā. Simtiem, jā. Bet tu tā kā jūties tā kā konkurence aptiekai, vai tu esi kaut kāds alternatīvs virziens? Būtībā mēs esam sadarbības partneri, jā, jo ar zālītēm nevajag ārstēties, zālītes vajag lietot profilaktiski. Pirms tam, nevis pēc tam? Pirms tam, jā. Ja tu to dari tik ilgi un tik plaši, tev ir kaut kāda pieredze tālāk uz rietumiem mūs saprot. Tur cilvēki neiet Vācijā vai Francijā sēnēs, nelasa arī no zāļu tēnē. Kā tur ir? Jā, viņiem tas liekas interesanti, un līdz Balkāniem, tālāk līdz Itālijai saprot, jā, un mēs tikko ar dēlu bijām Rimini starptautiskajā ārstniecības augu izstādē. Itālijā. Jā, pirms pāris nedēļām. Un, jā, konstatējam, ka ārstniecības augus audzēja diezgan daudz, bet viņam līdz mūsu līmenim vēl ir ko augt. Tad mēs šeit esam priekšā. Jā, mēs esam priekšā varbūt sortimentā. Jā, mēs neesam priekšā tehnoloģijās un peļņas gūšanā no hektāra, bet mēs esam priekšā sortimentā un dabas daudzveidībā. Bet Latvijas apstākļi ļoti piemēroti ārstnieciskiem augiem? Jā, ļoti kontrastaini dabas apstākļi, ārstniecības augi uzkrāja daudz aktīvo vielu tā rezultātā, tāpēc ir ļoti efektīvi. Jā, un nevelti te arī 12 km attālumā izvaltā bija jezuītu klosteris un bija viena no pirmajām aptiekām Latvijas teritorijā. Jā, un mūki paši audzēja zālītes un arī ārstēja apkārtējos.